Tagad šogad ir, kā visi zina, olimpiādas gadā. Kas notiek? Mēs gribētu no sporta vadības dzirdēt, kā Aizpurs novads gatavojās olimpiādas. Kādu līdzekļu tika atvēlēt treniņu nometnē? Kā tiek veidotas komandas? No domas, no sporta vadības puses. Var līdzekļi iedalīt vai nav iedalīt? Par to es gribētu kaut ko dzirdēt. Nevis par to, kas Handrija bija. Mēs esam Latvijas olimpiādē pieteikuši volejbolu komandu, lielo pieaugušo, tad ir pludmales volejbols mums, tad ir šaušana, ne tikai zložu šaušana, bet arī steņu šaušanā mēs piedalīsimies, un vietletikā mēs piedalīsimies. Jā, jautājums ir tāda par vieglatlētiku. Mēs piedalīsimies. Kas pie tā mēs būsim? Jā, kur viņi trenējās, kāds viņam bāzes, kāds viņam iespējas, jā, kāds finansējums, jā. Tiem cilvēkiem jāzina. Tas jau nav tā, es aizdeju. Ļaujiet izteikt visu. Ļaujiet man pateikt, šobrīd ir pirmkārt ir 12 kandidāti, kur varētu piedalīties Latvijas olimpiādē. Un pirmām kārtām mums Vieglatlētikas savienībai jāsamaksā kolektīvā biedrmaksa, līdz vispār mēs tiekam līdz Latvijas olimpiādei. Un visiem sportistiem mums jānopērk ir sportistu licences. Tādi ir noteikumi Vieglatlētikā. Tas arī šobrīd tiek darīts, visiem tiek nopirkts licences un kolektīvā biedrmaksa arī ir samaksā. Ejam tālāk. Nākošais bāze ir lūdzu gatavu. Jauni šķēpi. Jūs nesmīniet, jūs varat atnākt pastīties, ir jauni šķēpi, ir lodes, ir jauni diski iegādāti, lūdzu. Un pie mums arī notiek vieglatlētikā, diskmešanas un vestermešana pie mums aizpratē notiek. Nākošais sportistiem ir paredzēts nopirkt naglenes. Un, protams, arī tērpi vieglatlētikā, ne tikai vieglatlētikā, bet visiem sporta veidiem. Mēs neesam tik bagāti, lai rīkot mācību treniņu nometnes, bet viņiem sportistiem, kur nāk uz trenažieriem, kur tagad atrodas Saules ielā 9, viņiem tas viss ir pavēlt. Viņi var iet dušās un nākt un darboties. Viņi līdz šim arī to ir darījuši. Kristaps Kalniņš ir viens no tiem, kas piedalīsies Latvijas olimpiādē vieglatlētikā. Vieglatlētikas bāze Aizpurtē nav. Trenēties vieglatlētikas. Nenozīmē, ka pliks skreicē. Vieglatlētiem ir daudz visādas palīgi ierīces. Jā, viņas arī ir. Tie diemžēl nav. Viņi var pilnētīgi trenētos vieglatlētikas. Viņš jau vajag par stūriem kaut kāds. Man plūk, ja tur iet, viņš nevar 2 bumbu atrast, vai kaut ko, kas kādreiz bija. Nekā taču nav. Tu plikais stadions, kas ir jau asūna aizaug. Jums jau liekas, ka ir, jā, bet tas, kas dienā iet kaut kā tā, tas skaitās pa ielām. Sakiet, lūdzu, gatamies olimpiādē, jā, varat nosaukt tos 12 kandidātus un nosaukt treneri, kas viņus gatavo? Jā, es varu no atbildīgā, mums ir novedā šo izlases, vārdus uzvārdus, mums ir Māja Pūpola šobrīd atbildīgā par vieglatlētiku. Atbildīgā par treneris? Jā, treneri, viņa ir atbildīgā par Latvijas olimpiādas, jā. Viņi arī sastādīja šo sarakstīju. Es varu nosaukt, ja interesē, bet varbūt pēc tam mēs varam iepazīties. Rudolfs Milzerājs, Una Zērande, Aija Klāne, Artūrs Rozenbaks, Iveta Pūpola, Māja Pūpola, Helvijs Lūsis, Kristaps Kalniņš, Raivis Zīrups, Māja Jansone, Agnes Lībeka, Mārcis Martinsons. Rudolfs Milzerājs šķēpmešanā, Zēranda ir 800 500 3000, Aija Klāna 400 800, to es visu varu lūdzu. Viņiem ir jābūt ar priekšaplasē, jā? Priekšaplasē viņiem, vai nebūtu rezultātiem? Jā, ir 6 ir izpildījuši normatīvus un 6 no neizpildījuši. Pagājušajā gadā pieaugušo Latvijas smietas satīkļas vieglatlētikā 4. vieta izcīnīja šķēpmešanā Gins Zīvērts. Zīvērts ierakstīs, viņš atgriezīsies no... Jā, Zīvērts atteicās pats, jo viņam esot rokas trauma, un viņš teica, diemžēl, ka viņš ar viņam nesanāk. Tu zini labāk. Bet viņš ir komandas vadītājs. Cik no viņām ziemas čempionātas? Zīvērtam ir arī jaunais mūsu šķērs iedots. Man jāpēc. Jā, lūdzu. Visiem šiem minētiem vieglatlētiem ir pirms gada, pirms 2, 3 runāts, gatavoties. Jā, pagājuši gadu mēs... Es atvainojos, Helvijs Lūsis vēl vakar neko nezina. Beidziet šeit melot.
Viņš vēl nav normatīvi arī spēlēt. Ne jau par to vien darīt. Beidziet pavot. Tikai jau visu nesat viegli gabājas. Vienīgi un ko. Ja, viena daļa no minētiem Kāpēc jau šitādi? ir mani bijuši audzēkļi. Praktiski es uzskatu, ka Aizpils novadā vieglatlētika ir mirusi. Ja? Lai viņu atjaunot tādā stāvoklī, kāda viņa bija, teiksim, 2002. gadā, ja? Jāpieiet vismaz 8-10 gadiem. Vieglatlētika rezultāti aug ļoti lēnām. Vietā šogad divi no minētiem, tie nav vieglatlēti, tie ir bobslejs. Ja? Tas Kalniņš Kristaps un Kelvijs Lūsis. Ja? Lūsis ir pasaules čempions junioriem bobslejā šogad un Kalniņš Kristaps 5. vieta, ja, pasaules junioru čempionātā. Es biju uz... Kurš no treneriem, kurš no Aizpils novada treneriem bija uz Latvijas čempionāta zīmes? Dalībnieks viens, bet cik es saprotu. Es biju, jā, un bija mani bijušie audzēkņi, tas bija Kristaps Kalniņš, kurš palika 60 metru skrējienā 5. Jā, un diemžēl Artūrs iesildoties guva traumu un viņš nestartēja. Tātad, ko jūs sapņojat par startu Latvijas olimpiādē, jā? Es tagad domāju par to, kad šogad ir arī Olimpiskās spēles Londonā, kur, protams, neviens no novada sportistiem netiek, jo tā ir tā pati augša, jā, bet tā reāli 2014. gadā Sočos, kad būs Ziemas Olimpiskās spēles, es tā plusi ceru, ka viens no šiem diviem bobslejistiem, jā, bijušie vieglatlēti, kā pirmais no Aizpils novada tomēr uzstartēs šajās. Kaut vai piedalīsies Olimpiskajās spēlēs, tas būtu milzīgs panākums, bet tagad konkrēti par to, protams, un prasīsiet, ko darīt, jā. Pirmkārt, ir jāatjauno grupas. Jā, es nezinu, tagad neorientējos, kāds ir grupas sastāvs, tikai cik es esmu lasījis gan vietējo, gan Republikas presi, jā. Labi, mūsu tur mazie vieglatlēti braukā uz masu skrējieniem, vai ne? Nu, tas būtu tā kā, tas ir tautas sports, jā, tas nav nopietnas sports. Aizbraukt un piedalīties, piemēram, jaunākajā grupā vieglatlētikā, ja normāli atlasi bez pārāk dižiem treniņiem, jaunākajā grupā jau var sasniegt rezultāts, kur ir tuvu Republikas pirmo trīniekā. Tas ir, protams, atkarīgs no iedzimtības, no treniņa darba. Jā, tur nevajag daudz darba. Bet, lai būtu rezultāts vidējā, vecākā grupā juniori, jā, tur ir gadiem jāstrādā, tur ir jābūt, gan Aizpiltē ir ziemā apstākļi, kur varētu vieglatlēti trenēties, jā, manos laikos tāda apstākļa nebija, Stepka stadions arī būs sakārtots. Un tas viss ir labi, ka tā notiek, jā, bet es neredzu segumu apakšā. Nu, nav. Un vieglatlētika jau neprasa milzīgus tūkstošus, jā, tātad sporta appavi un nelabvēlīgos klimatiskos apstākļos varētu tādā telpā iet. Varbūt es došu treneriem vārdu. Šeit treneri tieši piedalās vieglatlētikas trenēji. Tieši, kas nodarbojas ar šiem jauniešiem un kas gatavojas olimpiādē. Nē, bet Andrs varbūt varētu atbildēt uz jautājumu, kāpēc viņš pārtrauc nodarboties ar tiem jauniešiem. Tāpēc, ka mēs šķīrāmies no sporta skolas. Konkrētais. Lūdzu, mājot. Es arī gribētu teikt, tie, kas tātad gatavojas olimpiādē, lielākā daļa tātad tie paši pieauguši pilngadīgi cilvēki, kā piemēram Kristaps Kalniņš, viņš pats pateica, ka viņš vēlās piedalīties, tātad aiziet. Artūrs Rozēmnieks tāpat man atrakstīja tātad, ka viņš ir gatavs, ka viņš vēlās gatavoties, piedalīsies. Un tā ar visiem. Tie, kas ir mazie tātad, 96. gadi un kas tur ir kandidātos, tie gatavojās. Par to jau ir tas stāsts, ka viņi paši gatavojās. Kad domas vadība, ka jūs mēģināt saprast, nu cik var pa pliku paldies, tas cilvēks skriet. No pilsētas puses, pat minerālu ūdeni nepiedāvā, Artūrs grib aizbraukt uz sacensībām, viņš nezin pie kā griezties, ja no pilsētas jau nekas nav, neviens transports iet, neviens autobus, pats brauc, pats maksā, viss paši, jūs saka, viņš gatavojas, tāpēc, ka viņš gatavojas, viņam tas patīk, ja vienīgi tāpēc viņš gatavojas, ka viņam patīk, kā pilsētas stimulē no kaut kāda vismaz paldies pateikt, ja, pat tas nav, pilnīgi. Es nesaprotu, no kuriem? No kāda transporta vieglatlēti brauc skriet? Nebrauc, nekur skriet uz čempionāti, neviens nekur nevar. Paši meklē transportu un brauc. Kas jums kaut kur brauc? Ko jūs tā kā no mēnesis?
Nu, viņš aizved, nu kā, kas Tas aizved? ir tagad šoreiz vienreiz divi Kā te cilvēki, jā? būs visiem čempionātiem, nu, tāpat prezidenta kausi notiek viss, nu, viens jau neko neved, jā. Te jau aizpūt Es nav. nesaprotu, kāpēc nevēl neviens transports vienmēr ir piedāvāts sportiskajā Tāpēc, visiem. ka aizpūtē nav sportīs, tāpēc guldiņnieki daudz, tad viņi kādu paķer no aizpūt. Aizpūtē tas nekā nav. Nu, kur tas sportis palika? Pēc te padās konfetē. Mazām grupām labi, varbūt mums nav tagad tā pieaugušo. Nu, bez pieaugušie beig, nav, Viņiem nav. jāizaug, Andris pats teica, vismaz 8 gadus, nu gaidīsim, kad viņi augsts. Nu kā tu viņu nopietni viņi tās augsts? pašas, tā ir pilnīgi smuļķības, mēs gan ar B, gan ar C, gan tad ar D grupu, Latvijas čempionātā startējām, Aizpūtnieki uz novadu kolonu, to pašu tīra uz skatām, grobīt kā muļķi skatās. Es domāju, kas ir labi B grupai Latvijā, 1,65 m, nu, piektā vieta, es domāju, ka labi, nav izcils sasniegums. Kas tādniekiem samaksā naudu pa piedalīšu, aizpūtniekiem pat paldies nepasaka. Nu jau runāju, to galīgi stūrīt kaut kā. Pagatā, es jau vienkārši ir savs treneris, un arī, es domāju, katrs treneris jau kārto. Pagājušajā gadā novembra mēnesā mēs aicinājām vietlēčus, es arī zvanīju. Gan Andris tur piedalījās, es Andrim Kajo zvanīju, ka tieši konkrēti jāsāk uzmanāt šīs vietlētības, teiksim, Lietas novadā, Pugurs atnāca, Maija bija, Gita bija, mēs arī runājam par vietlētību. Sveikungam mēs zvanījām, viņš man atteica, viņš nevarēja tajā brīdī, un Andris teica, ka būs, bet viņš arī neieradās. Nu, es nezinu, vai tāda mums kaut kāda liela pārmetuma viens otram, mēs varam atgriezties pie šīm sarunām un turpināt un domāt par to, kā mēs vietlētību attīstīsim Aizpūtes novadā. Šogad Arturs Rozenbaks beidz sporta akadēmiju, konkrēti vietlētis. Es esmu vairāk kārtīgi viņu uzrunājusi. Viņš ir gatavs atgriezties Aizpūtes pilsētā un konkrēti strādāt kā vietlētikas treneris. Es domāju, ka tas būtu ļoti pozitīvs. Uzņemties to, bet tas būtu ļoti pozitīvs. Uzskatīt, ka visi kārtībā, pa plika naudu, pa plika vēl tās nebūs. To jābūt, ja zinām, konkrētai vietai, treniņu vietai, jābūt finansējumam. Ar mācību treniņu nometnē, mums nav tik daudz naudas. Jo. Skaidrs, jā. Privāti klubi nedibinās šeit. Nē, to mēs saprotam, ka naudas ir vajadzīga. Mēs tāpat sports skolas treneris strādājam. Jā, sports skolas, tāpēc tu iedies mums. Par to jau ir runa, jā. Kas mums rajon novada pārstāvja? Šodien, jā? Nu, šodien mums nebija. Bet šodien konkrēts ir. Jā, bet šodien mums nebija. Mūsu novāc ir, vai mēs esam kā Leiskurzem sports, jo projām esam kā Leiskurzem novāc. Centrs Leiskurzemē, tur bija pielaista kļūda. Federācija pielaista kļūda. Var paskatīties, Aizpūtes novada sporta Tātad centrs mūsu ir sportisti samaksājis. startēs, kas viņiem būs uz treniņu Aizpūtes novada sporta centrs. Aizpūtes novads. Nu, ja būs Aizpūtes novads, to es saprotu, Jā. bet nevis Aizpūtes novads kaut kāds sporta centrs, saka Leiskurzem. Jā, Viņš ir Aizpūtes novada sporta centrs. Aizpūtes novada sporta centrs, viņš nav ne Sijā Leiskurzem sports, nekad Aizpūtes novada sporta centrs. Jā, Tāds viņš ir. Tā ir arī Vietlētikas savienība. Vēl jau sevišķi arī Vietlētikas savienības mājaslaps un pārējais mājaslaps, viss ir pilns vēl ar Leiskurzem sportu, kas ir pierakstīts kaut kur Liepājā, Graudu ielā, nav tur visām Krievijas, Leiskurzem sports un viss. Mums tas kļūst vajadzētu izlabot arī tos portālus.